Kalupes pagasta parkā vairāk nekā 300 dalībnieki no 18 novada komandām 17 pagastiem pulcējās pirmajos Daugavpils novada zemnieku sporta svētkos. Sporta svētkos piedalījās arī viesu komandas no Krāslavas novada un Jēkabpils rajona Ābeļu pagastam. Novada zemnieku sporta svētkus organizēja un sacensības rīkoja Daugavpils novada domas sporta nodaļa sadarbībā ar Kalupes pagasta pārvaldi. Individuālās un komandu sacensības norisinājās visu dienu. Šogad sacensību programmā tika iekļautas arī pļaušanas sacensības, kurās piedalījās 27 dalībnieki. Īpaši bija arī pļaušana. Citiem gadiem mēs neveicām šo sacensības. Bet es domāju, ka tas dod šīm sacensībām tieši zemnieku sporta svētkiem dod tādu kā rozīnīti, un pļaušana ir tāds viens veids, ar ko mūsu senči ir nodarbojušies, un mums šis veids, protams, viņu nevajag aizvirst, bet gluži otrādi ir jāpopularizē un jākop šī tradīcija. Rekordliels dalībnieku skaits piedalījās roku cīņas sacensībās, kurās par stiprāko roku īpašnieka titulu sacentās 52 vīri un 10 sievas. Spēcīgākā no sievām bija Ināra Miglāna no Naujenes pagasta, starp vīriem uzvaru guva Aleksandrs Lazuks no Naujenes pagasta. Arī komandu sporta veidos gāja karsti. Jautrajā turisma stafetē piedalījās 18 komandas, uzvaru izcīnot Sventas pagasta komandai. Pēc rezultātu apkopošanas tika paziņoti paši veiklākie un sportiskākie sacensību dalībnieki. Ar kuplu dalībnieku skaitu sporta svētkos tika pārstāvēts Demenes, Naujenes un Kalupes pagasts. Balvu par masveidību saņēma Vecelienes pagasta pārvaldes priekšsēdētājs Semjons Paulovs. Vecelienes pagasta komandas sastāvā startēja 37 dalībnieki. Ātrākie kannu nešanā bija Elita Mogiša un Juris Aleksejus no Ābeļu pagasta. Pļaušanas sacensībās godalgotās vietas ieguva Svetlana Jefimova no Vecelienes pagasta un Aigars Lociks no Naujenes pagasta. Droškas vilkšanā veiklākie bija Sandra Meženika un Edgars Nešpors no Kalupes pagasta. Maisa nešanā pirmo vietu izcīnīja Žanna Sprogi no Vecelienes pagasta un Edgars Nešpors no Kalupes pagasta. Zvejnieka zābaka mešanā sacentās 175 dalībnieki, uzvaru gūstot Jelenai Grigorjevai no Vecelienes pagasta un Jurim Augšpulim no Kalupes pagasta. Basketbola metienos pirmo vietu guva Dāce Aleksejeva no Ābeļu pagasta un Valentīns Gurjančiks no Višķu pagasta. Par šautriņu mešanu vislielāko punktu skaitu ieguva Olga Soma no Nīdzgales pagasta un Edgars Grikis no Ābeļu pagasta. Pļavu volejbolā startēja 16 komandas, uzvaru gūstot Jēkabpils rajona Ābeļu pagasta komandai. Savukārt virves vilkšanā sīvā cīņā 15 komandu starpā uzvaru izcīnīja Ābeļu pagasta komanda. Kopvērtējumā pirmo vietu pagasta komanda vidū ieguva Ābeļu pagasts. Mums ir aktīvs pagasts, aktīvi jaunieši un aktīvi nodarbojamies ar sportu un viss saslēgat panākumiem. Šogad bija tā virves vilkšana, bija ļoti spēcīgi konkurenti nāk klāt, bet mēs esam formā vienmēr. Cieši strādājam, visi draudzīgi kopā un tāpēc arī sanāk. Mēs regulāri braucam šeit un arī cenšamies sekmīgi startēt šeit. Un tas arī mūsu izdevās. Domāju, izdevās svētki, visi sporta veidi tika laikā un saulēcīgi veikti un pabeigti. Un domāju, ka ieguvēji ir visi, kas piedalījās šīs sporta svētkos un sportoja. Domājot par tiem visiem veidiem, piedomājam to, ka lai kaut kas būtu interesantāks un tāds atrakcionālāks, lai cilvēkiem būtu interesanti ne tikai skatītājiem, bet interesanti arī pašiem dalībniekiem. Un es domāju, mums tas izdevās, jo tur bija turisma elementi, tādi zemnieciski elementi, gan ūdens, gan kartupeļi, gan arī maisa lekšana. Otrajā vietā ierindojās sacensību norises vietas saimnieku komanda Kalupes pagasts, trešajā Naujenes pagasta komanda.